ejam vēl kaut ko gopīt. To sports tūru droši vien jāpaņem. Es tagad iesākšu durvju, abu šifku noņemt, noskrūvēt un to loga regulējumu, to gan es atstāšu citai dienai, jo tagad jau vēls jāatgriež tad, kad ir gaišs un agrs, lai var nočakarēties pāris stundas. Jo es jau pirmo reizi, ne pirmo reizi, bet ar mašīnu nav pieredzes darboties, tāpēc es tā lēnā garā skrūvēsimies, darīsimies. Es bišķi kā ģēnijs dabūju airbagu bez tā uzsprāgšanas. Mašīnā vēl ir pievienot pie aķīšu. Riska faktors bišķiņi, bet tā... Stāvi lūdzu, stāvi. Bet tā mums ir noņemts, reku mums te kaut kas ir darīts, bet mums vajag sanākt šitos bleķus, kas te ir, un tie ar kaut kādu vēl trosi ceļ logu. Un tad to mēs dabūsim, un vismaz šoferu puses logu varētu attaisīt vaļā. Bet, nav nemaz tik traki, neesmu tik traks mehāniķis. Tomēr izcīnīja to logu regulējumu, tur bija viens skrūve, kurai netika klāt, jo tur skilu vajadzēja. Tur vajadzēja viņu nolaist lejā un atskrūvēt kā normālam cilvēkam. Bet man sanāca ar roku tur iekšā čakarēties un ar kameru. Tad regu mums ir jaunais logu regulējumais. Tagad, kas atliek, ir, kad var staigāt uzlikt. Savam 46. visu širo pašu virsū. Labi, sanās reāli tikai tas logu regulējumais. Varbūt atbraukšu vēl kādreiz ciemos paņemt tos spoguļu regulējumos, jo tie man arī beigti, bet braucam mājās ar širo visu.